Nu, čau, Kašs. Čau. Laimīgi jauno gadu tev un prieks tev redzēt Gardēžu virtuvē. Prieks būt. Es skatos, tu sanesi daudz dārzeņus. Jā, dārzeņi. Janvāris, vegānais mēnesis, nepēc zemeslodes. Līdz ar to mēs jauni paradumi, jaunais gads, jauna apņemšanās. Līdz ar to jācenšas dzīvot veselīgi. Ļauj minēt zupa. Zupa. Īstenībā man pēdējā laikā prasās šķidrums un gribās zupas ēst, līdz ar to šodien zupa. Tad tavs uzdevums, tev patīk vairāk griezt vai stampāt un spiest un rīvēt? Īstenībā ir tā, ka esmu ritīgais dizasters virtuvē. Līdz ar to griež es, jā? Jā, nē, es arī varu griezt, vienīgais tu man vienkārši saki, kas jādara, es to visu smuki izdarīšu. Tu taisīsi to garšu, es atradīšu rīvīti, lai iet šī, un es tev iedošu piestu. Šāds instruments pirmoreiz manās rokās. Šis ar citu ir vairāk domāts kaut kādiem sieriem, viņš diezgan labi tā rīvējās, bet arī tikpat labi ķiplokurs arī iet un rīvē varbūt šeit iekšā. Un tad es vienkārši šajā te un hop, hop, hop. Jā. Kā tev ir ikdienā ar to gatavošanu? Tu gatavo vairāk vai Jānis gatavo vairāk mājās? Nu, patiesībā ir tā, ka es vispār negatavoju, tāpēc, ka man nesanāk. Man viss, ko es gatavoju, kaut kā es aizmirstu un tad aizpēlu kaut kur un viss vienmēr kaut kā piedeg. Es ļoti labi dekorēju un tad es uz to baigi spiešu. Tu esi tas, kas klāja galdu? Es klāju galdu, es uzņemu viesus, es vairāk par to radošo pusi. Tad Jānis vairāk ir tas, kas gatavo, viņam ļoti labi sanāk, tāpēc es tur baigi nejaucos tajā visā procesā iekšā. Es daru pareizi, es šito lieku kopā ar to. Jā. Un arī čili. Es iesaku rīvēt, bet varam arī smalki sakapāt. Un tā garša tur veidosies, pieliksim bišķiņeļu, sāli, cukuru varbūt, vai kaut tam līdzīgi, izveidosim pastu. Būs labi. Es šos sagrieztos, kas ir cietie no sākuma, dārzeņi, saknes, es apcepšu un likšu iekšā tādā buljonā. Tas principā veidos to zupu. Un tu šito testā kaut kā? Jā, viss ok. Šoi, kas es varu iedomāt, šādā veidā mēs arī varam viņu pamērcēt. Un tad viņš izstrāpojas. Drusciņ to citronu? Jā, no sākuma. Un tad sastīs, piestīties pieaugšu to sāli. Un kāpēc jāliek cukurs klāt? Cukurs ar to skābumu, ko tu pielikt to citronu, lai nav vienkārši tīri skābu vide. Tur uztais tādu garšiņu patīkamu. Mums pasit piestā un tu ielikšu. Ar šito te? Jā. Un es ielikšu arī to čili. Kuru galu tu dari šito? Vienalga īstenībā. Kur ērtāk? Un cik kādā jābūt tai masai, kuras pie tā pļuriņai? Nu, zini, blenderī tev būs blenderī tev būs pavisam savādāk tā masa. Nu, iet, te taisīt mājās. Šeit, vienkārši. Galvenais, lai tās garšas bišķiņi te saspiežās kopā, jo tāpat jau mēs viņus liksim vārīties un viss būs. Tas šito arī? Jā, droši. Tā, sēnes, šampeņoni. Norauj tās lapas, vienkārši nost. No tā stumbriņa? Jā, to atstās. Tādos gabaliņos kaut kādos? Jā, vienkārši šādos, vienkārši saliksim. Te jau tādā zupā viss ir arī izdomāts ļoti smuki, jo šie ir saldi, šie ir viegli skābeni, sēni, kas dod kaut kādu to garšu. Sals ir kokospiens, nūdeles dod to smagumu. Jā, viss ir baigi labi. Nu, mēs apkurpām višķi. Liekam te iekšā. Nu, tā ir mana problēma, ka es vienmēr pārēdos, kad es tāju ēst. Viss ir ritīgākā netīrībā. Tad, kad ir uzservēta skaisti uz galda, tad īstenībā nemaz negribās ēst, jo esmu jau paēdis. Nu, reiks sēnes apcepās, pieliekam to pastu, tā kā sasildam viņu. Un ņemsim iekšā zupā, un tad jau tās garšas pieregulēsim, kā saka, dievīgs. Singvers. Super! Tā vieglāk, pēc tam pārliet ir vienkārši. Jā, tips and tricks. Okay, this goes in. Klausies, mums te ir vārījies jau diezgan ok, tāds smaržo foršu. Tagad pieliksim to kokospienu. Var taisīt vaļā. Tā, kā tad tevi viņa apvērt? Starp citu, ja vēl pa nagiem, jā, tad vienmēr šitā. Jo viņiem ir kaut kāds dažreiz, es arī pats nevaru nogriežu nagas, tad vispār neko nevar izdarīt. Un cik mēs daudz liekam, mēs pilnīgi visu? Es domāju, ka visu, ko mēs te žēlosim, es neko nedos. Ar visu to šķidrumu, kas ir jāpakšā? Liekam visu iekšā. Keils, zinīši, jā. Un tad liec šitos iekšā arī. Un šitos arī liekam? Jā, liec iekšā. Nu, klau, zupa mums ir gatavs. Tūlīt savilksies, skatos viesi, jau tev arī jau lēnām tuvojās. Novēl tev vēlreiz
radošu jauno gadu. Un es domāju, arī garšīgi varētu teikt. Jā. Un es to novēlu tieši to pašu, lai viss izdodas, lai tikai garšīgāk un uz augšu. Paldies. Super, paldies. Davai, lai jums labi garšo. Paldies. Nu, tā, mīļie draugi, kamēr es stāstīšu, jūs varat sasildīt rociņas, tomēr ārā aiz loga ir augsts. Bet jūs zināt to, ka es esmu ļoti slikts gatavotājs, un tās īpašās reizes kā šī ir tiešām leģendāra, tāpēc, ka man bija iespēja ar Mundu šo visu gatavot. Priekā aiziet, mēs saliekam par aiziet, lai labi garšo. Lai labi strepjās. Pagād, drīkst strept vai nedrīkst? Tas bija pieklājīgi un nepieklājīgi? Mēs tam pieklājīgi cilvēki. Nav viss tā, viss zupīts. Wow! Bet sāki godīgi. Sākat godīgi. Man zini, kas patīk? Man patīk tā pēcgarša, tas pipariņš beigās, ka tu jūti to kņudoņu. Es ingveru riktīgi jūtu. Tas man ingvers būtu tieši. To jāizliek, es vajag vēlāk vēl jāpakužģā. Tā kā Jānis ļoti bieži dodas uz Rimiju un iepērkās gandrīz katru dienu, un tāpat arī tu, Dace, tu apmēram zini izmaksas, cik varētu izmaksāt 4 personām? 4 personām šādu zupiņu. Es domāju, ka tas 20 naudiņas. 20 naudiņas. Labi, nu ja Jānis saka 20, īstenībā es biju ļoti tuvu tam pašai domai, tad es teikšu 17,89. Galīgi garām jūs minējam, tātad kopējās izmaksas ir plus-mínus apmēram 5 eiro. Kopā? Jā. Visiem 4? Jā. Tā kā var arī izdevīgi iepirkties. Kāpēc tad mēs tikai pirmo reizi esam ielūgti pie tevis uz vakariņām? Es domāju, ka piķis ir problēma. Nē.